paldies. Mēs vēl par grāmatām runājot. Jūs esat par daudz lasoši izrādās. Par grāmatām parasti ir tā, visbiežāk, ko pajautā man, jautājums ir tāds, kur rodās grāmatu idejas? Un es esmu pieredzis atbildēt, ka idejas rodas ļoti dažādi, bet es kā piemēru gribētu, minēt, kaut vai šo Okidoki, kad mēs augām tādu grāmatiņu, ir kas lasīs? Kāds ir? Vēl. Prieks. Patiesībā grāmatas ideja radās tā, ka apmēram jūsu vecuma cilvēki kaut kad, tiekoties man teica, kāda jums bija bērnība, es nevaru saprast, kā tas ir iespējams arī ilustrēt pašām savas grāmatas. Es no tā mēģināju visādos veidos locīties, bet man pierunāja, un tas viss sākās gan no viena citu grāmatu, bet man arī grāmata Okidoki, kad tapa par manu bērnību, teica, kurš tad vēl labāk zina tavu bērnību, un kā tur viss izskatījās. Te pašam Ja visu laiku būs tik viegli braukt, tad jau rīt vēlākas parīt, es būšu Kramatoškā. Skolotājs droši vien brīnās nevar saprast, kurus esmu pazudus, gan jau nees vienu, daudz pazudu. Vismaz uz laiku. Es 8 stundas braukdam ar riteni. Izbraukus ar 2 cīmiem, Zlata pamanīja. Karš ir arī šeit. Aizšķērsojot ceļu stāvēja Pētēra braņmašīna. Apdegusi, lūgas vaļā, apkārt mētājās atlūzas no kaut kā. Meitene baidoties pārtur triepas, nokāpa uzmanīgi stūrītē tālāk, līdz viss palika aiz muguras. Velosipēds tomēr ir fantastisks izgudrojums, nozīmīgs cilvēks sasniegums. Nobraucot vēl dažus kilometrus, Zlata pamanīja, ka viņš atrast. Я відчував, даремно, а як квітка куща розцвіла, як надія поруч зі мною. Але що це зрозуміти, випав сніг, все побіло, як вид повісти аж до хмар, що нічого не забути.